Izstrāde ziemā, jā, reizēm izklausās tā labāka, ja tajā ziemā ir reāls sals, jā. Tātad zeme ir sasalusi, kokvedēs var braukt gandrīz pa visām malām iekšā, jā, viss ir ciets, nekur neviens nevar nogrimt, mēs dabu nebojājam, ļoti, ļoti vērtīgi to var izdarīt. Šī ziema ir tik silta ziema, ka tas jau liekas, ka būtu vēls rudens jau no sērijas un attiecīgi ļoti, ļoti posta tos iebraucamos ceļus. Pat ne tas, ka viņus varbūt posta, viņi vienkārši fiziski nav izbraucami. Ir arī kokvedēji, kas noslīkst uz šiem ceļiem, jā, un tāda izlaka no meža ir nenormāli dārgs prieks. Tāpēc ir ļoti, ļoti vērtīgi izvērtēt, teiksim, kad ir tas pavasaris. Arī reizēm ir tā, ka arī pat pavasarī to nevar darīt, jo pavasaris ir ļoti slapjš, no tādā ziņā. Tāpēc es saku, es vairākas reizes esmu teicis, ka cilvēki ir vērtējuši un domājuši par to, ka ziema būtu tā labākā izstrāde. Ja ir sals, ja ir nenormāli liela mīnus, tad iespējams tā ir tiešām labākais laiks, kad to darīt. Bet, ziemas mainās, pavasara mainās, gadu laika mainās, tāpēc ir jāspēj izvērtēt. Visu laiku ir jāsako līdz tam, jā, kad tas ir vislabāk un kad tas ir visizdevīgāk.